Tā, gabaliņš sviesta, nu es nezinu, cik tur grami 50 un drusku eļas. Drusku eļas. Un liksim cepties sīpols ar ķiplokiem. Tā, sīpoli, šie jau ir šogad jaunie sīpoli. Un ķiplociņš maisam, lai cepās, tikmēr uztaisīšu mērci. Tā tad mērcē būs šāds medus, 1 ēdamkarote, 3 ēdamkarotes sojas mērces un 1 ēdamkarote sezamas eļas. Ne ēdamkarote, bet tejkarote. Un visu kārtīgi samaisam. Lūk, šādi izskatās. Tā ir vajag kārtīgi visu izmaisīt. Un tad mecīt atliekam uz malu. Tā sīpoliņa ar ķiploku ir izcepti. Tagad liekam klāt varītu vistas gaļu. Manā gadījumā tie bija šķīņķīši. Novārīti un apcepam tagad sīpoliem. Šādi būs labi. Nevajag pārcept, lai ir gardi. Un es ievienojam burkānus ar sarkano papriku. Nu, principā paprika varbūt bija kāda. Un atkal cepam. Šoreiz dārzeņus nepārcepam, lai paliek tāds viegls kraukšķīgums. Un tad sadaram mīļākās garšos. Man šeit ir pavasara dārzeņu maisījums, kur jau sāls klāt, 7 piparu maisījums un citronu piparu. Bet, nu, garšos ir, bet kādas pašiem garšo. Tālūk izskatās sagatave priekš nūdelēm. Gatavošu tālāk, rādīšu, ko darīšu tālāk. Pagaidām viss. Nu tā, ūdens ir uzvārījies. Liekam iekšā ķīniešu nūdeles ar kariju šoreiz un vāram tieši 4 minūtes. Tad fiksi skalojam augstā ūdenī un tad sajauksim ar mūsu dārziņiem un vistu. Un turpināsim gatavošanu tālāk. Tā, nūdeles vārās 4 minūtes. Un tā labi riktīgi kārtīgi intensīvi skalojam ar augstu ūdeni. Liekam nūdeles pie dārziņiem. Šeit man ir mērcīte, ko taisījām. Un lejam pāri viņam visu. Un kārtīgi samaisam. Tā, nūdeles ar dārziņiem un vistu gatavas. Visiem labu apetīti!